Labvakar visiem. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā pirmajā sabiedriskajā apspriešanā par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Šī sanāksme notiek hibrīda režīmā, tad esam klātienē un arī attālināti, tad daļā klausītāju un interesanti ir pieslēgušies attālinātajā režīmā. Tāpēc vadam sanāksmi, sēdot, lai viss ir redzams un var uzdot jautājumus attiecīgi. Teritorijas plānojums ir izstrādāts apvienojot, salāgojot bijušo Lauku novadu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumus. Daļa no teritorijas plānojumiem ir izstrādāti ļoti sen. Bijušais Jēkabpils novads un bijušais Krustpils novads, tad teritorijas plānojumi ir tapuši 2013. gadā. Līdz ar to tās ir vecākās sadaļas. Pārējie, kas ir Jēkabpils pilsēta, Sala, Aknīsta, Viesīte, tas ir 2019. gads. Likumdošana ir gājusi uz priekšu un pilnveidojusies, un ir kaut kādas lietas, kas vairs īsti neatbilst likumdošanai, un tāpēc galvenais uzdevums ir teritorijas plānojuma izstrādē to visu aktualizēt, integrēt, savienot kopā, apvienot vienā dokumentā, un tāds viņš arī pirmajā redakcijā ir tapis, izstrādāts kopš 22. gada beigām, tad šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana pirmajai redakcijai. Pēc pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas tad tiks veiktas korekcijas un izstrādāta nākamā otrā redakcija. Un tālāk jau prezentēs izstrādātāji SIA reģionālie projekti. Gribu piebilst to, ka SIA reģionālie projekti ir izstrādājuši arī, man liekas, kad lielāko daļu, ja ne visus, iepriekšējos teritorijas plānojumus gan Jēkabpils pilsētai, gan Lauku novadiem, tātad viņi ļoti labi pārzina šo situāciju. Lūdzu. Jā, labdien visiem, paldies, ka tādā kuplā skaitā esat ieradušies. Īsā versija ir tāda, ka sanāksme plānota aptuveni uz 2 stundām. Sākotnēji mums kolēģi man noprezentēs prezentācijas, Anta Petersone, aptuveni 20 minūtes, un tad būs iespēja uzdot jautājumus. Tā skaitā, kā arī Kārlis minēja, tad mums sanāksme notiek online režīmā paralēli, tad visi, kas piedalās online, drīkst rakstīt čatā savus jautājumus, mēģināsim sadaļā, kas būs par jautājumiem atbildēt, un tā skaitā, ja ir kāds grib runāt online režīmā, tad iespēja šajā diskusiju sadaļā pacelt rociņu, un tad dosim vārdu. Tātad sākotnēs dotu savu kolēģei prezentācijas stāstam, un tad jau pāriesim pie diskusijas. Labdien visiem klātsošiem vēlreiz. Stādīja man jau priekšā sauc mani Santa Petersone, pārstāvu reģionālos projektus izstrādātāju, teritorijas plānotāju un arī šī projekta teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju. Te izskanēja jautājums, kolēģis laikam nepateica, apmēram uz 2 stundām mēs plānojam šo sanāksmi. No sākuma būs īsta prezentācija par izstrādes. Nedzirdat? Mikrofons ir ieslēgts. Es pamēģināšu paņemt tuvāk. Vai jūs tagad mani dzirdat? Es tiešām nākat tuvāk. Es nevaru pārbļaut visu zāli. Man liekas, runāju gan skaļi. Jā.
Tā, kā jau minēju, sākām mēs teritorijas plānojumu izstrādi 2022. gada beigās, principā ir pagājuši gandrīz 2 gadi, un šobrīd ir tapusi pirmā redakcija, kas ir visgarākais process, vislielākais arī šis te izstrādes posms, arī par izcinājumiem, par institūciju nosacījumiem, atzinumiem un tā tālāk. Šobrīd notiek publiskā apspriešana, sāksies viņa 22. jūlijā, notiek 4 nedēļas līdz 19. augustam. Un šajā laikā tad jūs esat aicināti iepazīties ar teritorijas plānojumu, ar izcinājumiem. To var darīt dažādos veidos, gan arī Geolatvijā, kas ir šobrīd moderns teritorijas attīstības plānošanas portāls. Visos paziņojumos arī ir šīs saites, kur šis teritorijas plānojums ir pieejams. Caur pašvaldības mājaslapu, arī ejot uz pašvaldību klātienē, jautājot un tam līdzīgi. Viss ir izziņots paziņojumos, gan arī dažādos veidos. Un attiecībā par šo tad arī, kas ir teritorijas plānojums, droši vien jūs visi zinat, jo tas nav pirmais teritorijas plānojums, jo šobrīd ir spēkā teritorijas plānojumi konkrēti Jēkabpils pilsētā, ir teritorijas plānojums arī bijušajiem novadiem, Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Kruspils, bet šobrīd ir izstrādāts vienots teritorijas plānojums visai administratīvai teritorijai ar vienotām normām, atbilstoši šī brīža prasībām, likumdošanas prasībām, un tas augstākais normatīvais akts ir vispārīgi apbūves noteikumi, kas nosaka Ministru kabineta noteikumi šīs prasības attiecībā uz teritorijas plānojumu izstrādi. Un teritorijas plānojums tad ir pašvaldības saistošie noteikumi attiecībā uz jūsu turpmāko apbūves veidošanu, teritorijas izmantošanu, kas būs spēkā un saistoši jebkurai juridiskai, fiziskai personai, un kas arī attiecībā uz visu jaunveidojumu apbūvi teritorijas izmantošanu ir ievērojami. Teritorijas plānojuma sastāvs. Šeit jūs arī redzat saiti, kur ir Geolatvijas teritorijas plānošanas portāla saita, kurā iespējams iepazīties ar visiem dokumentiem, arī atrast pēc kadastra numura, piemēram, jūsu zemes gabalu un šo izmantošanu. Teritorijas plānojums ir liels un plašs dokuments, sastāv no vairākām daļām, bet tās 2 galvenās daļas, ko arī teritorijas plānojums nosaka saistošā veidā, ir grafiskā daļa, kur attēlots teritorijas funkcionālais zonējums, vēlāk izstāstīts, un pretī ir arī apbūves noteikumi. Šie apbūves noteikumi, kas ir pieejami gan digitālā veidā online, gan arī izdrukāti, ir gan šeit uz Jēkabpils pilsētā, gan arī pagastos uz vietas. Jūs varat ieiet un iepazīties, paskatīties savu kadastru numuru, paskatīties, kāda jums ir funkcionālā zona, kas ir galvenais, ko nosaka, vai šī stāvokmāju apbūves teritorija, vai rūpnieciskās apbūves teritorija, un arī pretī atrast apbūves noteikumus, izmantošanas noteikumus attiecībā uz zemes vienību platību, uz stāvu skaitu, uz citiem izmantošanas noteikumiem. Šīs 2 saistošās daļas tad paskaidro arī paskaidrojuma raksts, kurā ir aprakstīti šie risinājumi, un arī pārskats par izstrādi, kurā tiek apkopot visa dokumentācija. Gan institūcija nosacījumi, gan jūsu priekšlikumi, gan uzsākot teritorijas plānojumu izstrādi, gan arī vēlāk visi pašvaldības lēmumi un visa šī dokumentācija, kas saistās ar teritorijas plānojumu izstrādi. Arī ņemot vērā darbu uzdevumu, pirms šīs teritorijas plānojuma pirmās redakcijas tika izstrādāti arī 2 tematiskie plānojumi, kultūra vēsturiskais un ainavu plāns un transporta un attīstības plāns, kuriem arī nav saistošs raksturs, bet viņi ir skaidrojoši dokumenti, un no viņiem arī nāca saistošā daļas attiecībā teritorijas plānojumā. Kultūra vēsturiskajā un ainavu plānā tas ir ainaviski vērtīgās teritorijas, tās ir vietējas nozīmes kultūra vēsturiski vērtīgās teritorijas, kas nav noteiktas ar aizsargāts ar valsts likumu kā kultūras pieminekļi, bet kas ir pašvaldības šīs aizsargājumās teritorijas. Un arī tika noteiktas 62 kultūras pieminekļiem individuālās aizsardzības zonas, kas ir individuāls, kas nav šie rimbuļi, kas nosaka likumdošana lielie, bet arī individuāli attiecībā no šīs tēkas un apbūves rakstura. Un arī transporta plāns, kurā tad arī tika noteiktas sarkanās līnijas, un citi nosacījumi attiecībā uz šo transporta institūcijas plānošanu un arī turpmākās izpētes teritorijas, gan nacionālas nozīmes, ko mums nosaka un diktē satiksmes ministrija un Latvijas valsts ceļi, gan arī pašvaldības nozīmes par plānotiem ielu savienojumiem, gājēju ceļiem un tā tālāk. To es vēlāk pastāstīšu. Nosacījumi, kā jau minēju, šis nav vienkāršs dokuments, un arī mums ir jāsalūgā ļoti daudz intereses, gan jūs kā iedzīvotāji intereses, gan arī nosacījumi, ko sniedz dažādas institūcijas. Institūcijas, gan vidas aizsardzības institūcijas, gan dabas aizsardzības, gan Latvijas valsts ceļu satiksmes ministrija, visi komunikācija turētāji, un visādā ziņā teritorijas plānojums noteikti ir kompromisa dokuments, jo mums ir jāsaņem pozitīvi atzinumi, un līdz ar to mums arī jāmeklē šis kompromisa risinājums, kādā veidā ievērot visu likumdošanu, institūciju nosacījumus un arī pēc iespējas ņemt vērā jūsu vēlmes, ko mēs arī mēģinājām darīt un
izstrādes darba grupās, ļoti daudzās darba grupās, kurās piedalījās gan būvvaldes pašvaldības pārstāvi, gan teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas, gan attiecībā gan ainavu speciālisti, gan transporta speciālisti. Un visādā ziņā tas ir liels kopdarbs un liels kopā salikts. Attiecībā par saņemtajiem priekšlikumiem, jau uzsākot teritorijas plānojumu izstrādi, pašvaldība un arī mēs kā izstrādātāji aicinājām jūs iesniegt priekšlikumus. Ir saņemti kopā 67 iesniegumi, un lielākā daļa no tiem, protams, ir Jēkabpils valsts pilsētā. Jo, protams, te lielākā attīstība, liela pilsēta arī un lielākās arī intereses attiecībā par teritorijas izmantošanu. Šie visi priekšlikumi ir arī apkopoti ziņojumā par teritorijas plānojumu, un arī ir pieejami internetā, gan mājaslapā, gan šajā Geolatvijā, ko es teicu, jūs variet iepazīties. Nevarēšu pārstāstīt īsti 20 minūtēs par visu, bet principā lielākā daļa 45 ir ņemti vērā, 10 ir daļēji ņemti vērā, nav ņemti vērā 2, un 2 ir sniegts skaidrojums, jo principā tie neatiecās uz teritorijas plānojumu kompetenci. Visus iesniegumus arī tiešām vērtējām darba grupās, lēmām šurpa turpu un meklējām to labāko risinājumu. Vienmēr visu nevar ņemt vērā, jo tomēr jāievēro arī blakus teritorijas, lai arī kas ir blakus teritorijās plānots, kāda attīstība un arī augstāk stāvoša institūcija nosacījums. Par apdzīvojumu. Tā kā šobrīd mums ir plānotas kopā 6 sapulces, vakardien mums bija pirmā jums kaimiņos Zīlānos, šobrīd ir tā lielā sapulce Jēkabpilī, bet šodien tā kā mēs esam Jēkabpilī, tad principā prezentācijā pieskaros vairāk Jēkabpils pilsētai. Bet, protams, ja jums vēlāk ir jautājumi, jūs varat jautāt par jebkuru pagasta novada teritoriju, vai Aknīsti, vai Viesīti, vai kā citu lauku teritoriju, un mēs atbildēsim. Šobrīd par apdzīvojumu struktūru tātad Jēkabpils valsts pilsēta, kas jums ir kā nacionāls nozīmes centris, Aknīstas un Viesītes pilsētas novada nozīmes centri, un saglabāti visi 44 ciemi, kas bija arī iepriekš spēkā esošajos, vēl šobrīd spēkā esošajos teritorijas plānojumos, jauni ciemi nav plānoti. Arī vērtējām, bet tomēr izvērtējot darba grupās, nebija šīs infrastruktūras, kas ir vajadzīga ciemēm, bija aplūstošās teritorijas, un līdz ar to ciemu teritoriju robežas ir tikai precizētas, atbilstoši aktuālai situācijai, atbilstoši kadastram un arī izvērtējot. Par Jēkabpils valsts pilsētas robežām. Arī Jēkabpils valsts pilsētas robeža ir grozīta šajā teritorijas plānojumā, vēl jau nav grozīta, bet te ir priekšlikums attiecībā uz Jēkabpils valsts pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem. Un šeit prezentācijā jūs varat redzēt, ka šī sarkanā līnija, tāda rozīga sarkanā līnija raustītā ir jaunā plānotā teritorijas robeža, mēģināja izvilkt ar būtiņām, kurās vietās tā ir paplašināta. Arī droši vien sīki nepārstāstīšu, bet, protams, tie ir visi piepilsētas pagasti, kur jau šī apbūve principā jau ir saugus ar pilsētu, kur ir kopīgi infrastruktūra, ceļi, ielas, Ābeļu pagasts, Kūku pagasts, Krustpils salas pagasts, un kur jau arī vietām pat bija tā, ka viena ēka ir uz pusēm sadalīta, kur ir puse pilsētā, otra puse tā kā pagasta lauka teritorijā. Arī pēc iespējas arī sazinājās arī no pašvaldības puses ar šiem īpašniekiem, attiecībā par šīm vēlmēm būt vai nebūt pilsētā, un arī bija iesniegumi attiecībā par vēlmēm būt vai nebūt pilsētā. Tā kā, ja ir kādi konkrēti jautājumi, protams, mēs vēlāk varam konkrētāk apskatīt vietu, bet te ir tā kā palielinātas izvilktās vietas, kur arī bija autobusu, kur ir autobusu parks, tur bija šīs mazdārziņu teritorijas, kas jau šeit pašā kreisajā stūrī pie valsts autoceļa P76, kas jau principā ir saugušas ar pilsētu, tās ir pievienotas. Arī attiecībā uz Kūku pagasta pusi, tur tika noprecizēts jau esošie uzņēmumi, un arī vairāk vai mazāk, principā, kas bija sasniedzams ar visiem īpašniekiem, ir sazināts, un arī paskaidrojuma rakstā ir pievienot visi kadastri, visas platības, kas nāca klāt pievienots pilsētai. No pilsētas ir izslēgts tikai viens īpašums, Madonas iela 35, un tas bija arī pēc paša īpašnieka vēlmes attiecībā par šo teritorijas izmantošanu, un tā kā nebija arī nekāda no plānošanas viedokļa pretruna, tad arī šis īpašums ir izslēgts. Tālāk par šo saistošo daļu. Visu nepārstāstīšu arī, bet arī par to, ko es jau tie teritorijas izmantošu sabūves noteikumi. Pirmā daļa ir vispārīgā daļa, un šī vispārīgā daļa attiecās uz visu teritorijas izmantošanu. Vienalga, kādā funkcionālā zonā šī teritorija atradās. Par atļautu aizliegto izmantošanu, par jaunu zemes vienību veidošanu, par ūdensapgādu kanalizāciju, par žogiem, būlēdēm, attiecībā uz visām šīm attiecībā par arī
prasībām pilsētbūvniecības pieminekļa Jēkabpils vēsturiskā centra teritorijā šeit apbūvei, kur specifiskas prasības un arī pašvaldības nozīmes kultūra vēsturiski vērtīgajām ēkām. Šī ir tie vispārējā daļa, kas attiecās uz jebkuru novada teritoriju. Attiecībā par funkcionālo zonējumu. Funkcionālais zonējums visā valstī šobrīd mums ir vienots jau kādu laiku. Jēkabpils pilsētā jau jūs esat pieraduši, arī Aknīsas bijušajā novadā un Viesītes novadā bijušas funkcionālais zonējums. Jēkabpils un Krustpils novadā vēl nebija izstrādāts atbilstoši šai saistošajai daļai. Un šīs krāsas un šie funkcionālā zona nosaukumi tad ir visā valstī vienādi. Iedalās viņas dzīvojamās apbūves teritorijās, un šajā gadījumā tas caurumāju apbūves teritorijas, kas ir privātmāju apbūves teritorijas. Jēkabpils pilsētā viņi ir kā pamatzona dzēs, un tad ir caurumāju apbūves teritorijas Aknīsas, Viesītes pilsētās un ciemos dzēs 1, un arī specifiskas šīs bijušās vasarnīcas un dārzamāju apbūves teritorijas, kur raksturīgi ir šie mazie zemes gabaliņi, kur arī ceļu, ielu struktūra, inženieru struktūra, tad arī šie specifiski noteikumi ir. Tad ir nākamā dzīvojamās apbūves daļa, mazstāv dzīvojamās apbūves teritorijas, tāda tumšāk dzeltenākā krāsā, un šī tad ir daudzdzīvokļu māju apbūve, kas ir principā līdz 3 stāviem, ko arī nosaka jau mums MK noteikumi, vispārēji apbūves noteikumi. Un ir daudzstāv dzīvojamās apbūves teritorijas, kas ir virs 3 stāviem, tātad 5 stāvi, un arī mēs arī plānojam arī Jēkabpilī, ļaujam arī izvērtējot arī augstāku šo stāvu skaitu. Nākamā lielā zona ir publiskās apbūves teritorijas, arī viena pamatzona publiskās apbūves teritorijas, kuras arī principā ir Jēkabpils pilsētas vēsturiskajā centrā, Aknīsas pilsētā, tāpat ciemos, kur ir šī publiskās izglītības iestādes, pašvaldības iestādes, veselības iestādes, kurās nebūtu vēlama tāda nelabvēlīga viņām izmantošana, līdz ar to viņas ir diferencētas, viņas ir noteikts un apakšzonā. Publiskās apbūves teritorija P1 ir teritorijas, kurās ir atļauti degvielas uzpildes stacijas, automazgātuves, autoapkopes uzņēmumi, kas ir vairāk kaut kur nomulēs, kur nav pie blīvi dzīvojamās apbūves un tā tālāk. Tad ir 2 apakšzonas publiskajā apbūvē, kas ir izdalīts ar atsevišķiem indeksiem P2 un P3, kas saistās ar kultūra vēsturisko mantojumu, gan valsts nozīmes kultūra vēsturisko mantojumu, valsts kultūras pieminekļiem, kas, piemēram, Jēkabpils pilsētā ir gan Krustpils pils vēsturiskā viss šī apbūve, baznīcas, luterāņu baznīca, Krustpils luterāņu baznīca, viss šī un arī novados viss šīs ēkas, kurās tad ir specifiskas prasības, samazināt apbūves rādītāju, lai šīs kultūra vēsturiskās ēkas un vērtības paliktu dominanti, un arī attiecībā par šo jauno pārbūvi šīm ēkām arī tiktu ievērot šie noteikumi un tiktu saglabāt šīs vērtības. Tad jauktas centra apbūves teritorijas ir vēsturisku raksturu, arī 2 apakšzonas, viena apakšzona, kas ir noteikta Jēkabpils pilsētā, principā centrā, visu arī vēsturiskajā centrā, arī Aknīsas un Viesītes pilsētās, un šajās teritorijās ir šis jauktais izmantošanas spektrs, kas ietver gan dzīvojumu apbūvi, kas ir caurumājas, gan publiskās apbūves objektus, gan arī vieglās ražošanas uzņēmumus, bet nepiesārņojošos tādus, kuram nav vajadzīgas šīs piesārņošanas darbības atļaujas. Un vēl viena zona, kas ir vairāk nomalē, Jēkabpils pilsētā, pie kapsētas vairāk, pie slimnīcas šajā teritorijā, kur nav šīs konflikta situācijas ar dzīvojumu apbūvi, tad šeit ir atļauta arī vieglās rūpniecības uzņēmumi ar B un C kategorijas atļaujām, bet, protams, tur citos noteikumos vēl ir atsevišķas arī prasības attiecībā par buferzonām, par attālumiem līdz dzīvojumai apbūvei. Tas nav tā, ka var jebkurā vietā, ja šajā zonā ir viss arī būvēt. Un nākamā lielā zona rūpnieciskās apbūves teritorijas arī 2 apakšzonās. Viena apakšzona R, kuras principā ir vēsturiskās rūpniecības teritorijas, kuras bieži vien ir arī centrā, arī vēsturiskajā centrā, un kur tiek šī izslēgta kaut kāda smagā rūpniecība, piesārņojoša viegli objekti kā tāda. Un arī rūpnieciskās apbūves teritorijas smagās rūpniecības uzņēmumiem, kas ir visa šī te Jēkabpils pilsētas pie Krustpils pagasta teritorijas pieguļošā zona, arī Krustpils pagastā plašas industriālās teritorijas, kur arī pašvaldība plāno šīs investīcijas, kur ir šie tīkli un komunikācijas, un kuras ir tā kā atvērtas, lai ienāktu uzņēmēja darbība diezgan plaša. Transporta infrastruktūras teritorijas nepārstāstīšu, protams, ielas visas sarkanajās līnijās, tehniskā apbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un viss, kas saistīts ar šo lielo pašvaldības infrastruktūru, kā tādu tehniskās apbūves. Dabas un apstādījuma teritorijas arī mums ir vairākās zonās, pamatzona, visi parki skvēri,
Tad ir dabas apstādījuma teritorijas kapsētām, kas ir atsevišķa zona šeit kapsētu funkcijai. Dabas un apstādījuma teritorijas ar kultūrvēsturisku vērtību DA2, tas ir visu vēsturisko mūžu parki teritorijas, kas tiek saglabātas, un arī dabas apstādījuma teritorija mazdārziņiem, kas mums šobrīd ir Jēkabpils pilsētā vienā vietā. Vakardien jau Zīlānos mēs arī par šo jautājumu diskutējām, viņš ir aktuāls, un arī cilvēki uztraucās un domā, kā viņiem būs nākotnē par šiem tiem, vai varēs tur. Un meža teritorija arī dalīta lauka teritorijā, meža teritorija ar visu šo te plašo izmantošanu, kas ir atļauta mežos, un arī meža teritorija pilsētās un ciemos, kur tad tiek arī mazliet ierobežots, nav kalcerts un tam līdzīgi viņi tiek saglabāti kā meža parki. Lauksaimniecības teritorijas laukos un lauksaimniecības teritorijas pilsētās un ciemos. Jēkabpils pilsētā nav šīs lauksaimniecības teritorijas, ir tikai mazajās pilsētās Nomalēs. Un šī starpība ir tā, ka lauksaimniecības teritorijās laukos ir minimālā jaunveidojumā platība 2 hektāri, un pilsētās un ciemos ir mazāka platība 2500 kvadrātmetri. Attiecībā par 2 hektāriem laukos uzreiz gribu pateikt, ka ne mēs to nosakam, to nosaka jau vispārējā apbūves noteikumi, ka nedrīkst lauku teritorijā mazāku teritoriju atdalīt šeit lauksaimniecībai. Un lauksaimniecības teritorijā plūstošajā teritorijā ciemos, kāda mums arī, ņemot vērā šo te aktuālo situāciju bija, kur arī netiek atļauta vairs nekāda patstāvīga apbūve, jo to arī jau aizliedz likumdošana, un ūdeņu teritorijas, kas ir, protams, Daugava, Raģūdens krātuve, viss pārējās. Tas ir vispārēji ātri par šo. Katram šai funkcionālajai zonai ir galvenā izmantošana un arī papildu izmantošana. Piemēram, saurpmāju apbūves teritorijā, kā galvenā apbūves izmantošana ir saurpmāju apbūve loģiski, un šī papildu izmantošana ir dažāda publiskā apbūve, bet, izslēdzot nevēlamus, kaut kādus nevēlamus attiecībā uz nevēlu dzīvojamai apbūvē, kas varētu būt traucējoši objektus, un tas ir vienkārši tā kā, lai nav automazgātuves, dusi, gusi, kazino, viesmājas ir atļautas, var cikot viss, kas ir šajā te klāstā, kas ir atļauts vispārējais apbūves noteikumos, arī tā kā darba grupās skatīts iet cauri, kas tiek atļauts un kas netiek atļauts. Un ir papildu izmantošanas veids, ko arī vispārējā apbūves noteikumi nosaka, ka viņi var būt kā vienīgā izmantošana, bet kā vienīgā izmantošana viņa var būt 49% no zemes vienības platības, vai nu arī varbūt arī vairāk procenti, arī visas zemes vienības šeit platība izmantota, bet šajā gadījumā ir jāveic būvniecības ietvaras publiskā apspriešana. Un arī visā šajā saurpmāju apbūves teritorijā, kur arī tad ir kaut arī atļauti šie papildu izmantošanas veidi, ņemot vērā, ka tomēr viņi var būt traucējoši, lai kaimiņiem būtu informācija, tad arī šī te papildus nosacījums, ka ir jāvērš šī būvniecības ietvaras publiskās apspriešanas procedūra. Jēkabpils pilsētu mēs paskatīsimies, varēsim paskatīt konkrēti, bet šeit man ir neliels izkopējums, jo ekrāna arī tā kā nevarēja visu attiecībā par šīm zonām. Principā ir viss šis te plašais zonu klāsts, kā redziet, ir dzeltenās apbūves teritorijas, saurpmāju apbūves teritorijas, kas dominē, ir gana daudz jauktas centra apbūves teritorijas, tumši lilīgā krāsā. Šajā slaidā nav ietilpuši šīs te gaiši lilīgākās zilās teritorijas, kas vairāk ir uz Kruspils pagasta teritorija, arī te lejā kapsēta teritorijas, un tad, principā, nepārstāstīšu, mēs varam konkrēti. Attiecībā par funkcionālu zonējumu, par pēstacību, protams, vērtējām Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā noteikto vērtējām darba grupās. Tas nav 1:1 šobrīd, bet, izvērtējām attiecībā gan šo te pēstacību, gan arī šobrīd esošo situāciju, aktuālo situāciju. Arī būvvalde un pašvaldības citi darbinieki ir saskārušies ar problēmām, kur nevajadzētu šādu izmantošanu noteikt, un līdz ar to šī izmantošana šobrīd, šis funkcionālais zonējums ir noteikts tāds. Viņš ir šobrīd atvērts jums skatīties, jums sniegt priekšlikumus lūdzu argumentētus, kādēļ tur vajadzētu šādu šo izmantošanu, kādēļ viņi jums nepieciešama, jo mēs tiešām ļoti vērtējām katru zemes vienību, vairākas reizes pārzonējām. Bet, protams, būs nākamā redakcija un, protams, būs izmaiņas, bet es ceru, ka nebūs ļoti lielas izmaiņas. Tā par šo saurpmāju apbūves teritoriju arī pēstacība attiecībā uz apbūves rādītājiem, tāpat kā bija 600 kvadrātmetri Jēkabpils pilsētā, tā viņi ir saglabāti, maksimālais apbūves blīvums 30%, 10 metri augstums, 2 stāvi un mansarda apbūve. Principā viss šī pēstacība ir saglabāta. Un te man ir iekopēts slaids, kā izskatās šajos apbūves noteikumos šīs tabulas, kas arī ir visā valstī vienādas attiecībā par apbūves rādītājiem, katram izmantošanas veidam ir pretī ailīte, un var redzēt šo te izmantošanu, cik, kur un kā.
Tad nākamais svarīgā lieta, kas ir vēl šajā grafiskajā daļā, ir teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kuras ir apzīmētas arī ar speciālu apzīmējumu, kurš atkal visās valstī vienāds, un tā ir līnija pāri funkcionālam zonējumam, kurā tiek noteikts vēl papildus prasības. Un kopā mums ir šādas Jēkabpils novadā 6 teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Pirmā teritorija, ko arī nosaka vispārēji apbūves noteikumi, kur jānosaka tāda obligāti, ir teritorija, kur ierīkot centralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas TIN 1. Un tās principā ir noteikts gan Jēkabpils pilsētā, gan Aknīstē, Viesītē, visos ciemos, kur ir šie pašvaldības šie tīkli, kur iespējams pieslēgums. Un apbūves noteikumos ir šis nosacījums, ka šai jaunveidojuma apbūvei obligāti jāpieslēdzās šiem tīkliem, ja šie tīkli, maģistrālais tīkls ir izbūvēts pa ielu, jābūvē zemes vienības gabala robežas. Līdz tam ir atļauti šie lokālie, decentralizētie kanalizācijas risinājumi, bet ņemot arī vides riskus un valsts vides dienesta nosacījumus, tad ir šī prasība, ka zemes vienībām, kuru platība ir līdz 2500 kvadrātmetriem, atļauts tikai hermētiskais krājrezervārs, lielākām tad ir atļauts arī bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Vienkārši mažā zemes vienībā tas nenodrošina arī pasargāt kaimiņu aku no piesārņojuma un tam līdzīgi. Tad nākamā teritorija, kurā būvniecība saskaņo ar Latvijas valsts ceļu TIN 11, Jēkabpils pilsētā konkrēti nav, bet ir mazajās pilsētās, ir ciemos, šī ir visa teritorija, kas ir aizsargos platumā, un tas ir principā kompromiss ar Latvijas valsts ceļiem, ar kuriem mums arī bija vairākas darba grupas sanāksmes, jo viņiem bija vēlme, lai šīs sarkanās līnijas pilsētās un ciemos nosaka aizsargos platumā, kas ir valsts galvenajiem ceļiem ir 100 metri, reģionāliem ceļiem 60 metri un vietējiem ceļiem 30 metri, kas ir ļoti plaša teritorija, sarkanā līnija, un līdz ar to tad mēs varējām noteikt mazāk šīs sarkanās līnijas, bet tajā pašā laikā jūs būvniecība tur tie aizsargos būs atļauta, bet jebkurā gadījumā jums viņi jāskaņo Latvijas valsts ceļiem. Tad pēctecība teritorija pie Raģu ūdenskrātuves TIN 12 bija arī spēkā esošajā teritorijas plānojumā, viņi ir pārņemti arī šie nosacījumi attiecībā uz izmantošanu šai publiskās apbūves teritorijā, kur gadās tur ir samazināti šie apbūves rādītāji, un arī ir papildus vēl saistošie noteikumi pašvaldības, kas ir pieņemti pagājušā gada oktobrī par Mežaparka un Raģu ūdenskrātuves teritorijas apsaimniekošanu aizsardzību, un arī šīs prasības tad viņi ņemams vērā šajā TIN teritorijā. Vietējas nozīmes kultūriski vērtīgās teritorijas, ko es jau minēju, kopā ir pavisam 23 vietējas nozīmes kultūriski vērtīgās teritorijas, kas principā ir visi šie objekti vairāk vērtējām tieši nevis varbūt tik ļoti vēsturisko, bet tieši arhitektonisko vērtību, ēkas un teritorijas arhitektonisko vērtību, kur šīs vērtības vēl ir saglabājušās un kur ir iespējams arī vēl šo te visu uzturēt un glābt, kā sakot. Kopā ir noteikts 23 šādas vietējas nozīmes kultūras vērtīgas teritorijas. Jēkabpils pilsētā tādas nav, bet Jēkabpils pilsētā ir 112 pašvaldības nozīmes kultūras vērtīgas ēkas. Runājot par pēctecību, kādreiz bija šie vēsturiskās apbūves fragmenti, kas bija noteikti Jēkabpils pilsētā. Bet tur bija plašas teritorijas un arī vērtējot darba grupās, arī runājot ar Jēkabpils kultūriskā mantojuma biedrības pārstāvu, mēs secinājām, ka šīs prasības principā jātiecina konkrēti uz ēkām. Ne uz visu teritoriju, savādāk šajā teritorijā sanāk, kad ietilpt arī citas ēkas, kurām šīs prasības nebūtu attiecināmas. Un līdz ar to ir tikai šīs ēkas, kuras ir gan grafiskajā daļā, gan arī pielikumos, paskaidrojuma rakstā, gan arī apbūves noteikumos, un arī šīs konkrētās prasības, kas konkrētā nodaļā. Tā 81 ir Jēkabpilī un 112 ir kopā vispār visā novadā. Un vēl papildus arī 191 pašvaldības nozīmes aizsargājumais skolas, kas šobrīd nav datubāzē, Ozola zaļu datubāzē, kas nav valsts aizsargājumie koki, bet ko arī jūsu pašvaldības speciāls tad arī izvērtē un skatās, un viņiem tad arī noteikti šie teritorijas un arī parādās gan grafiskajā daļā, gan apbūves noteikumus kā pielikums. Ainaviski vērtīgas teritorijas, kā jau iepriekš minēju, mēs izstrādājām arī kultūrvēsturisko un aino plānu, un izvērtējot to, tad tika noteikts 5 šīs ainaviski vērtīgas teritorijas. Arī šeit ir zināma pēctecība, arī skatījāmies, protams, spēkā esošos teritorijas plānojumus, bet nācis arī kaut kas jauns, arī nacionālo ainavu izvērtējums, kas ir Latvijā, un tā ir Daugavas ielejas ainava, kas skar arī Jēkabpili, Saukas ezera ainava, Dienas Usēs ielejas ainava, Teičpuru ainava, Sēlijas ainava, Daugavas ieleja. Šajās teritorijās tad ir papildus ierobežojumi attiecībā uz lielajām vēja elektrostacijām un vēja parkiem, ka ir aizliegtas, uz derīgo izrakteņu ieguvi, uz vidē neiederīgu milzīgu objektu, kādu būvniecību, kas varētu būt kaut kāda noliktava vai, kalta vai kaut kas tam līdzīgs. Un visādā gadījumā
pašvaldībai ir tiesības būvvaldei izvirzīt prasības attiecībā par konkrētiem šiem te nosacījumiem šajās ainaviski vērtīgajās teritorijās. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija. Nacionālas nozīmes infrastruktūras teritorija jums ir plānotais Jēkabpils apveceļš, arī šī otrā iespējamā Daugavas tilta šķērsojuma vieta, bet te es arī gribu uzreiz pateikt, ka šo mēs nenosakam teritorijas plānojumā, šis mums nāk no augšas, tas ir nacionāls nozīmes, tas ir valsts līmenis, ko mums iedod satiksmes ministrija un Latvijas valsts ceļi. Šobrīd šī koridori ir rezervēti šeit TIN 7 teritorijai Jēkabpils apveceļam 100 metri, bet arī no Latvijas valsts ceļiem ir ziņas, ka šobrīd šī teritorija tiek mazliet samazināta. Rezervācija ir 80 metri, bet mēs vēl nepaspējām ielikt pirmajā redakcijā, būs otrajā redakcijā. Bija arī 2, ja nemaldos, iesniegumi attiecībā par šiem tieši teritorijām, un tad mēs šobrīd bijām spiesti atbildēt, ka nē, šobrīd tas nav iespējams, bet iespējams, ka kaut kāda zemes gabala daļa tad varētu arī atbrīvoties. Tā kā mēs saņemsim digitālos datus, jo tur ļoti atkarības, vai tas ir mezglā, vai tas ir pamattrasē. Un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas, tās teritorijas, ko mēs nosakām teritorijas plānojumā, ko nosaka pašvaldība, kā savienojumus, kā ielu savienojums, kur redzams, ka ir nepieciešams šis savienojums, un šīs mums ir 6 ielu savienojumi, un arī piekļuva Raģu ūdenskrātuvē, vēl viena jauna arī ņemot vērā iesniegumus, un šī piekļuva Raģu ūdenskrātuvē gan ir gājējiem un velosipēdistiem tikai. Tas par TIN 7 teritorijām. Es tā nezinu, cik ātri, bet centos ātri un gan vispārīgi izstāstīt, ceru arī ļoti saprotami. Turpmākie soļi šobrīd mums turpinām sanāksmi, uzklausīsim jūsu jautājumus, mēģināsim kopīgiem spēkiem, gan mēs kā izstrādātāji, gan pašvaldības pārstāvi, gan arī būvvalde mums šeit ir atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un, kā jau teicu, publiska apspriešana turpinās līdz 19. augustam. Lūdzu iepazīstieties, lūdzu iesniedziet priekšlikumu savērtā veidā. Es redzēju, ka daži iesniegumi jau arī ir parādījušies Ģeolatvijā, ko mēs jau redzam. Un attiecībā pie šīs publiskās apspriešanas mēs arī saņemam no institūcijām atzinumus. Visām šīm 23, vai cik jau aizmirst institūcijām ir iesniegts atzinumiem. Mums arī jāsaņem no viņiem pozitīvi atzinumi atbilstoši, un tad mēs vērtējam gan jūsu iesniegumus, saņemtos par pirmo redakciju, gan institūciju atzinumus, darba grupās ar pašvaldību, un tad visticamāk, nevis visticamāk, bet noteikti būs lēmums par šo otro redakciju, kurā tad veiksim arī papildinājumus, precizējumus. Un teritorijas plānojumu pēc likumdošanas ir jāapstiprina līdz 25. gada beigām. Šobrīd mēs virzamies ātrāk, un cerams, ka tas būs ātrāk, bet to ļoti grūti noprognozēt attiecībā. Vai pietiks ar 2 redakcijām, vai mēs spēsim visu, un kāda būs institūcija atzinumi. Lūk, un šeit pašās beigās tad arī šis te plakāts, paziņojums, kurš tad arī visur ir izziņots, un šobrīd mums ir otrā sapulces, lielākā sapulces hibrīda režīmā. Vakar mēs bijām Zīlānos, rīt būsim Aknīstē un Viesītē, tad parīt Salā un arī piekdien noslēgsim Zasā. Tā ka visu šī nedēļa mums publiskajās apspriešanās. Paldies par uzmanību, ceru, ka mani tomēr dzirdējāt, un tad pāriem pie otrās sadaļas. Jā, droši jautājums. Tad, jā. Stāties priekšā, jo mums arī protokolā tad ierakstā būs. Lūdzu, uzdodot jautājumus, pieiet pie kāda no mikrofoniem, ieslēgt mikrofonu, lai visi var dzirdēt, jo mēs esam Tad es sēdēšu, es nestāvēšu, jo jums nav tik garu mikrofonu. Jā. Tāds tas plāns arī ir, lai pārējie arī, kas ir attālināti, pieslēgušies, var dzirdēt, jā, lai visi ir. Labvakar. Esmu Pēteris Rutkovskis, pārstāvu gan pats sevi, gan arī iedzīvotāju biedrību Ābeļu. Tātad es esmu sagatavojies runāt par 3 zemes vienībām. Iespējams, es sākšu tikai ar 2, un tad došu citiem apspriedes dalībniekiem izteikt viņu viedokļus. Un atgriezīšos pie 3. zemes vienības. Tātad, iepazīstoties ar jaunā teritorijas plānojuma
pirmo redakciju. Mēs to darījām pietiekami rūpīgi, un mums radās gan iebildumi, gan priekšlikumi. Tātad runāšu konkrēti par 2 zemes vienībām, nosaukšu kadastra numurus, lai jūs varētu tos fiksēt un jums būtu skaidrība, kas tās ir pa zemes vienībām. Tātad zemes vienībām kadastra numuri 5, 6, 4, 8, 0, 0, 10, 1, 2, 0. Un otra vienība 5, 6, 4, 8, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1. Tātad pēc spēkā esošā teritorijas plānojuma pašlaik tas ir augošs mežs. Tā ir atjaunota mežaudze, jaunaudze un atrodas tā Ābeļu pagasta teritorijā. Pirmajā redakcijā, ko mēs šodien apspriežam, tātad šīs 2 zemes vienības attiecībā uz izmantošanas mērķi ir transformētas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju. Jā, tieši tā. Mums nav nekādu noslēpumu, kādēļ tas tiek darīts. Mēs zinām, kas ir šādas rīcības iniciatori, interesētās personas, kāds ir šīs rīcības nolūks. Bet es runāšu par to, kā mēs vērtējam šādu rīcību, izdarot šādas izmaiņas spēkā esošajā teritorijas plānojumā. Tas var radīt šādas sekas. Šāda redakcija rada priekšnoteikumus vides kvalitātes pasliktināšanai Ābeļu ciemā un Ābeļu pagastā, paaugstina rūpniecisko avāriju risku un vides risku līmeni. Pazemina Ābeļu ciema kvalitāti, paaugstina gaisa piesārņojumu un industriālo trokšņu līmeni Ābeļu ciemā, kā arī aizskar Ābeļu ciema iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Tātad apspriežamās pirmās redakcijas paskaidrojuma raksta apakšpunktā 4.2 norādīts, ka teritorijas attīstības pamats ir apdzīvojumu struktūra. Apdzīvojumu struktūrai ir īpaša loma novada telpiskajā struktūrā, kas integrē mājokļus, tas ir dzīves vietu, dzīves vidi, darba un pakalpojumu vietas sociālo vidi. Šie noteikumi būtu jāievēro attiecībā arī uz Ābeļu ciemu kā blīvi apdzīvotu vietu. Tomēr mūsuprāt, tie nav ievēroti. Ar apspriežamo pirmo redakciju esošais funkcionālais zonējums attiecībā uz šīm 2 norādītajām zemes vienībām ir grozīts, pārkāpjot pēcticības principu. Paskaidrojuma raksts satur tabulu numur 8. Teritorijas plānojuma atbilstība ilgspējīgas attīstības stratēģijai. 17. šīs tabulas punkts nosaka, stratēģija atbalsta videi draudzīgu un ilgspējīgu mežsaimniecības praksi, kas sekmē meža kā ekosistēmas spēju saglabāties un īstenot pašregulāciju un sniegt pilnvērtīgi un pilnā mērā sabiedrībai ekosistēmu pakalpojumus. Mēs uzskatām, ka pirmā redakcija šādam mērķim neatbilst, ņemot vērā šo zonējumu transformāciju. Šīs tabulas 19. punkts nosaka, ka stratēģija neatbalsta tādas uzņēmē darbības attīstību novadā, kas rada vides un dzīves telpas kvalitātes pasliktināšanās riskus. Mēs uzskatām, ka šāda redakcija rada priekšnoteikumus tieši šādiem riskiem. Tas ir dzīves telpas pasliktināšanos un vides kvalitātes pasliktināšanos. Tagad man ir jautājumi Petersonas kundzei, ņemot vērā viņas uzrunas saturu. Jūs norādījāt, ka jūs ļoti vērtējāt katru zemes vienību. Un ka visus priekšlikumus jūs nevarējāt pieņemt, jo bija jāņem vērā arī blakus teritorijas. Tātad jautājums ir šāds. Vai jūs veicot šādu zonējuma transformāciju ņēmāt vērā, ka Ābeļu ciems ir blīvi apdzīvota teritorija,
ka šiem ciema iedzīvotājiem ir savas intereses attiecībā uz vides labvēlību, teiksim, piesārņojumu samazināšanu vai šī piesārņojuma palielināšanas tālāku nepieļaušanu. Nu, šāds jautājums. Es varbūt pakomentēšu. Tad Rutkovska kungs, jūs sakat, pieņēmāt, transformējāt. Man ir jāatgādina jums, ka vēl nekas nav pieņemts, vēl nekas nav transformēts attiecīgi uz ierosinājumiem, kas ir bijuši tuvu pie 80, ir veikti precizējumi, sagatavota pirmā teritorijas plānojuma redakcija. Tāpēc mēs arī te esam un tāpēc arī jūs esat šeit, izsakot savas bažas. Mēs uzklausām bažas, arī priekšlikumus. Tas nav bažas, tas ir viedoklis. Izvērtējam, apkopojam, visu izvērtējam un tālāk pilnveidojam materiālu. Ja šajā gadījumā es saprotu jūsu bažas, tas ir uztraukums par to, ka piesārņojums vai kaut kāda cita veida ietekme no rūpnieciskajām teritorijām var veidot kaut kādu lielāku ietekmi uz apdzīvoto teritoriju. Jā, to tad mēs skatīsimies. Jā. Šie jau nav vienīgie zemes gabali arī, kur ir mežu vai jaunaudžu platības, ja, tad mēs pašvaldībā šādus plānus skatoties arī ļoti to vērtējam, tad pilsētām lielākām, kā Jēkabpils, tad tā saucamās zaļās plaušas ir vitāli nepieciešamas. Ir šīs meža platības, kuras pilda šo funkciju, un ir priekšlikumi, teiksim, bijuši un ir veikti šāda veida precizējumi. Ja jums ir bažas, skatīsimies atkal jūsu priekšlikumus un vērtēsim, vai veicam labojumus, vai pilnveidojumus, vai tos neveicam. Tātad priekšlikums ir vienkārši saglabāt šīs divas zemes vienības kā augošu mežu. Bet man ir jautājums, vai jūs, ņemot vērā Sija Ošukalns vēlmes paplašināt savu ražošanas teritoriju, piedāvājāt viņiem iespējas šīs ambīcijas realizēt Krustpils pusē lielajā industriālajā parkā? Mēs tik detaļās neejam ar katra uzņēmuma, teiksim, kaut kādiem perspektīviem attīstības plāniem un nenorādam, kurā pusē Daugavai kaut ko darīt un darboties. Ja? Tā ir katra uzņēmēja darīšana, kā viņš rīkojās ar savām ražotnēm un saviem īpašumiem, bet attiecībā uz jūsu priekšlikumu viņš jums ir iesniegts, noformulēts. Portālā ir jāiesniedz. Lieta tāda, ka likums nosaka pieņemt arī mutiskus viedokļus, ja? Bet jūs to nezināt. Tad ir attiecīgi pilnvērtīgi jāpiefiksē. Mēs piefiksēsim, bet lūgums uzrakstīt trēmā. Nav obligāti rakstīt portālā, variet arī uz papīra. Es iesniegšu rakstveidā, ņemot vērā šīs apspriedas gaitu un rezultātus, protams. Un, protams, mēs vērtēsim, un ne jau mēs vieni paši tiešām ar pašvaldību kopā, un tad arī vērtēsim jūsu priekšlikumu. Man jāatgādina Stara kungam, ka uzņēmēji nevar ar savā īpašumā esošajām teritorijām rīkoties tā, kā viņi vēlās, bet tā, kā to nosaka teritoriālais plānojums. Jā, mēs arī redzot to priekšlikumu būtību par konkrētajiem kadastriem, arī izvērtēsim to visu. Te ir runa par 2 kadastriem. Jūs minējāt arī, ka ir 3. Es varu arī par 3. runāt. Es ceru, ka pārējie mani kolēģi būs pietiekami pacietīgi. Ja? Tātad 3.
trešā zemes vienība, kadastra numurs 5648 00 10 133. Tātad pašlaik tā ir ražošanas apbūves teritorija. Tas ir pašvaldības īpašums, kas saucās Raģusalas, attiecībā uz kuru pašvaldība 2009. gadā noslēdza nomas līgumu un iznomāja to komersantam. Komersanta nolūks, legāls nolūks, bija attīstīt tur ražotnes. Kādas mēs nezinām. Ir versija, ka atkrituma iznīcināšana, dedzināšanas veidā. Bet tā ir tikai hipotēze. Tātad kopš 2009. gada šajā zemes vienībā nomnieks nekādu saimniecisko darbību nav veicis. Kas norāda uz to, ka šim līgumam, nomas līgumam, varētu būt kaut kāds apslēpts mērķis. Jo gan nomnieks, gan pašvaldība izturas vienaldzīgi pret to, ka nekāda saimnieciskā darbība šeit netiek veikta. Bez tam valsts vides dienests šajā zemes vienībā ir konstatējis dabas piesārņojumu, uz ko ir norādījis arī pašvaldībai. Pagaidām šī pašvaldības reakcija mums nav zināma, bet mūsu viedoklis attiecībā uz šo zemes vienību ir šāds, ka saglabājot šo zemes vienību kā rūpnieciskās apbūves zonu, šī nelietderīgā pašvaldības īpašuma un teritorijas izmantošana tiks turpināta, jo mēs neredzam nekādas indikācijas, kas norādītu uz pretējo. Tātad mūsu priekšlikums ir šo zemes vienību jaunajā teritorijas plānojumā transformēt par mežu vai dabas un apstādījumu zonu. Jo šī zemes vienība robežojas ar privātu īpašumu, kurā ir dzīvojamā māja. Un tas attālums līdz dzīvojamai mājai ir daži 10 metri. Mēs nevēlamies tur redzēt nekādas ražotnes, mēs vēlamies tur redzēt mežu vai apstādījumus ar nolūku, lai šī teritorija kalpotu kā buferis vai arī kā aizsargzona starp esošo Sija Ošukalns ražotni un blīvu dzīvamā apbūvi. Tādā veidā uzlabojot mūsu dzīves kvalitāti un nepieļaujot vai samazinot gan industriālos trokšņus, gan arī gaisa piesārņošanu ar kokapstrādes procesā radītajiem koksnes putekļiem vai mikrodaļiņām. Skaidrs, paldies, Rutkovska kungs, par priekšlikumu, labs priekšlikums. Tur jau ir faktiski mežs, nu, protams, kā minējāt, ar problēmām, jā, par līgumiem. Kuras netiek risinātas no 2009. gada. Es pabeigšu, jā, jūs jau savu pateicāt, es pabeigšu, tad atbildēšu jums. Un ar līgumiem mēs paskatīsimies, jānomierina jums ir tādā veidā, ka kopš 2017. gada ir likums spēkā par būvniecības jomā par apbūves tiesībām, jā, un ja mums tur ir, tad iepriekšējām pašvaldībām ir bijis nomas tiesību līgums, tas nedod tiesības kaut ko rīkoties būvē tālāk attiecīgi, jā. Tas nozīmē, ka lai kaut kādas darbības veiktu, kā jūs sakat, jums ir hipotēzes dažādas, ko tur plānojuši ir darīt, jā, tad attiecīgi, nu, tur
ir jāiet citi procesi, ja uzņēmējs gribēs kaut ko darīt, tur ir jāslēdz vai nu apbūves tiesību līgums, ja, vai nu citā veidā jārisina. Ja. Un tas ir atkal jauns pasākums. Ja runā par rūpniecisko slogu, jūs tur nedaudz kaut kā uz Sijā Ošukalns ieciklējies esat, ja, jo Mums citu ražotņu blakus nav, kas mums traucē. turpat blakus ir Jēkabpils pilsētas katlu mājas lielās, tā kā, nu, jūs kaut kā tikai Ošukalnu redzat, ja, šis meža gabaliņš, ja viņu saglabātu arī no katlu mājas izmešiem. Jūs gribat, lai mēs sāktu pētīt katru mājas darbību? Mēs varam to darīt, atradīsim laiku. Tas, nu, neņemiet ļaunā mani komentāru. Tad mēs esam piefiksējuši šo priekšlikumu, ja, tad rakstiski jūs viņu arī iesniegsiet, un tālāk jau arī mēs skatīsimies un izvērtēsim. Dosim varbūt iespēju izteikt savus jautājumus vai priekšlikumus arī pārējiem iedzīvotājiem. Lūdzu, nākamais jautājums. Paldies, Rutkovska kungs. Nē, nāciet lūdzu pie mikrofona, lai pārējie sanāksmes dalībnieki, kas ir attālināti, pieslēgušies, lai viņi var dzirdēt arī jautājumu un saprast, par ko ir atbildes. Labvakar. Es gribu painteresēt par to ceļu, jā, kur iet no Bebru katlamāja, jā, un Kļavu iela, jā. Viņa ceļ, es nezinu, cik tur, kad viņi pabeidz to ceļu. Mums vajag brauc pie Abuļu skolu. Nu, tāds gabals. Jūs domājat par Tvaika ielu? Jā, Tvaiku, nepareizi. Jā, nu, Tvaika iela, tad zinat, kad būvdarbi notiek, nu, viņi šovasar ir jāpabeidz. Nu, viņi tuvākajā laikā arī tiks pabeigt. Attālu viņi iet, ot mēs dzīvojam tur 5 māji, mums solē, ka būs. Mums Kur precīzāk, tad parādiet precīzāk kartografiski. Nezinu, vispār tur ceļš tik ilgi, un mēs vienalga tur Ķegiļu, jā, viņa uzstāvēja, jā, un mēs vienalga braucam par to, kā, nu, tuvāk. Mēs nevaram uz pilsētu visu laiku braukt tādu gabalu. Jā, es sapratu, es jums atbildēju, es ceru, ka skaidrs, tad objekts tiks pabeigts šovasar, jā, jautājums par teritorijas plānojumu pēc būtības jums ir jautājums, vai tikai šis bija jautājums? Man tikai šis. Tad paldies, tad lūdzu nākamais. Es arī pienācu klāt pie mikrofona. Es gribu paprasīt, tā teritorija, kur ir jau tagad mums kaut kāds parks tur no Neošukalns, jā? Vot šitais, pelēkā zona, vot šitā, jā? Tur, jā, vot šitā. Tā ir veca gultne, jā, Daugavai. Ošukalns, kur tagad ir, jā, viņam tā plūdu laikā bija visur pilns. Tas ir arī veca gultne Daugavai. Tas nedraud mūsu kaut kā tur bija taču runāts, ka nu nevajag draud mūsu dabai. Tas nekas. Un tas interesanti. Jautājuma būtība teritorijas plānojuma kontekstā jums ir kāda par šo? Nu, tāpēc, ka tagad vēl tur Ošukalns, jā, visu to plūda Daugavai iekšā, jā, un no šitām visām mašīnām, jā, agrāk tur arī viņa tur bija kokokražetne, arī viņa tur pēc tam dega visu naktī skaidrs, un tagad vēl vairāk nav tā, nu, tieši tā pelēkā teritorija, jā, bet, nu, vispār man interesanti, tas nedraud dabai, būt kas tur notiek. Un viņš būs vēl paplašināta tā teritorija, nu, interesanti. Tā, jā. Tas, kur kravas mašīnas? Jā. Tur ir jautājums. Bandara teritorija. Jā, jautājums izstrādātājiem. Tur ir izmaiņas kaut kādas, kas ir iepriekšējā redakcijā bijis un kas ir tagad. Un tagad vēl tās Ošukalns tur arī
pēc plūdiem viņam tā stāv tāda, ziniet, ūdens tāda krāsa un tāda, nu, tā, kā dīzeļviela ir klāt. Nu, nezinu, Jā, nu, varbūt tas nedraud. Kundze, man jāatgādina, ka sanāksmes mērķis un būtība ir izrunāt teritorijas plānojuma un atbilstības teritorijas plānojumam jautājumus, nu, precīzi par teritorijas plānojumu, tad pa izmantošanas mērķiem, nu, pēc būtības. Savādāk mēs kavējam pārējiem iedzīvotājiem laiku, kam Es tā neliels bija, vairāk tad ne. Es tikai pateicu, lai ņemiet lūdzu vērā, ja, ka tas bija Nu, atbildi ir šajā Bandera zemes gabalā izmaiņas lietošanas mērķos nav bijušas. Ir bijušas, tad izmaiņas. Skaidrs, nu, bet tad šajā jautājumā arī tāpat kā iepriekš Rutkovska kungs precīzi noformulēja, teiksim, to problēmu un to priekšlikumu, jā, ja ir priekšlikums par šo, tad sniedziet noformulētu priekšlikumu, jā. Bet, nu, to var arī pēc tam līdz 19. augustam var sarakstīt priekšlikumus un tad tālāk mēs arī skatīsimies. Labi, nākamais jautājums, lūdzu. Nē, no vietas nedrīkst. No vietas nedrīkst, tāpēc, kad jūs varat lūdzu pie mikrofona atnākt. Jūs līdz šejienai no ķieģeļu... Nē, tā ne... Sapulces kārtība ir tāda, ka ir jānāk pie mikrofona un jārunā pie mikrofona. Jūs no ķieģeļu ielas esat diezgan tālu ceļu mērojusi, lai... Jūs no ķieģeļu ielas esat atnākusi, lūdzu, vēl 5 metrus līdz mikrofonam un runājat. Mums vienkārši šī sapulce ir arī tā kā online, cilvēki pieslēgušies, un vajag, lai jūs dzirdētu arī viņi, mēs jau dzirdam, protams. Noteikumi netiecās uz visiem, ticiet man. Nu, man ir tāds jautājums par tiem ķieģeļu ielas dārziem, kas ir C mājai, tur B mājai un 13. Par tiem mazdārziņiem, kad viņus ņems nost, vai vispār mēs tur drīkstam kaut ko stādīt joprojām, un ko tur taisās būvēt. Jo ir no vienas rūpnīcas jau ir sestdienās, svētdienās gaisa ir tīrs, pārējās dienās tur ir nesaprotamas smaržas. Vai tur ir lakas, vai ko tur viņi tur dara. Tā, kas uz cietumiet, tā jaunā. Tieši tas pats arī par tiem ceļiem, kādi mums ir ceļi. Jā, Mums pat bērniem laukuma nav, jo skolas stadionu bērni nedrīkst iet spēlēt futbolu. Kur viņiem spēlēt? Jā, mēs sapratām. Jā, ja saprastu, būtu jau sen izdarīts, jo priekšlikums bija rakstīts. Jūs jau labu laiku gribat dzirdēt atbildi uz jūsu jautājumu pēc būtības? Nu, pēc būtības, jā. Tad es atbildēšu. Var? Tātad par dārziņiem Ķieģeļu ielas rajonā. Tur situācija ir tāda, kad turpatās ir blakus rūpnieciskās apbūves teritorijas, kur pašvaldība ir izbūvējusi 2 ražošanas objektus, kas ir Ķieģeļu 19 un blakus. Tad tur ir noliktavu ēkas izbūvētas komplekss, kurš ir iznomāts un ir iegājusi ražotne, kas attīstās, un ir graudu pārstrādes uzņēmums izbūvēts uzņēmēju darbības atbalsta programmas ietvaros, kā arī pārbūvēta, atjaunota, pastiprināta Ķieģeļu iela, izbūvēts gar Ķieģeļu ielu apgaismots veloceliņš, kas gadus 25 bija kritiskā stāvoklī ar betonu plāksnēm un bez apgaismojuma. Tad šīs rajons ir pielāgots
tā teritorija bijušā ķieģeļu rūpnīcas teritorija ir Jā. pielāgota rūpnieciskajai apbūvei, rūpnieciskajai ražošanai. Šajā teritorijā mums, skatoties ilgtermiņā, ir ieceres turpināt šo ražošanas ēku būvniecību, bet ne jau pie pašas ķieģeļu ielas, ne jau pie pašām mājām. Pie dzīvojamās apbūves mēs tāpatās 1,50 m līdz 100 tuvumā neko nebūvēsim, bet tā kā tas zemes gabala, tas kadastrs ir viens, tad attiecīgi tā rūpnieciskā apbūve ir atstāta. Ja? Protams, tur ir dārziņu teritorijas, dārziņi ir, teiksim, stihiski izmētāti, kā jau viņi ir iekārtojušies padomju laikos pa visu šo zemes gabalu. Nav līdz šim bijis pilsētā normatīvā regulējuma, kur būtu arī sadalīti un iedalīti šie dārziņi, loģiska plānojuma nav bijis, ja? Un tāpēc, kad ir svarīga šī, teiksim tā, rūpnieciskās apbūves perspektīva, mēs esam šobrīd redakcijā pirmajā ielikuši, ka tur ir rūpnieciskā apbūve, ja? Dārziņu teritoriju darba grupā mēs esam par to diskutējuši. Mans priekšlikums bija, ka varētu atstāt dārziņu teritorijām tādu tā kā zaļo buferu zonu gar ķieģeļu ielu, tātad tur, kur ir 13B, 13C mājas, tātad gar to joslu, kā dārziņu teritoriju, bet tad noteikti būtu jāpārskata viss tas plānojums, attiecīgi jāsatēs viņš loģisks, ja, un jāpārdala tās zemes vienības, attiecīgi jāskatās, kam tur tagad ir, un jāsaliek tas plānojums loģisks. Protams, arī jāpieņem normatīvais regulējums, tad tas ir īpašums, tas ir pašvaldības īpašums, tad tā būtu attiecīgi kaut kāda nomas maksa. Par to jau bija sen runa, kad mēs ar mieru maksāti, jā. Bet mēs zinām, kas mums ir, ko mēs varam atļauties. Vai mēs to būdiņu uzceļam dārzā, vai mēs gaidām, kamēr čigāni atnāks, visu aplauzīs dārzos. Vēl mans komentārs ir tāds, ka šobrīd, ja mēs runājam par uzņēmēju darbības infrastruktūras būvniecību, ja, tad tās iepriekšējās divas ražotnes uzbūvēt, kamēr viņas izprojektēja, finansējumu piesaistīja un uzbūvēja, pagāja kaut kādi 5 gadi. Ja. Jā, tas arī bija. Tad tas ir arī garš ceļš, ja tās idejas radās kaut kādā 2017. gadā un uzbūvēja pabeidza 21. un otru objektu 23. gadā. Tas nozīmē, šobrīd mēs tur neko vēl saprojektējuši neesam, tuvākajos 5 gados, ja jums kā saka, dārziņu neviens nenoņems tādā ziņā, ka tur nebūs būvniecība. Ja? Bet kārtība šajā jomā būtu jāievieš, to jau aktualizēja vakardienas sanāksmē. Ja? Tā kā pašvaldības īpašumā mēs šo varam skatīties un vērtēt. Tas, protams, ir teiksim, sarežģīti, ja, tur ir jādala tie īpašumi, tur ir jāparcelē, bet mēs ar kolēģiem par šo diskutēsim. Ja grib. Un tad par to pašu arī ceļu, kas ir gar Slimnīcas ielu 12. māju pagalmu, kur mašīnas plēš vākus nost, arī policija par to lamājas un ātrieka piebrauc, tur ir daudz cilvēku, kas ar ātriem brauc ar sirēnām projām, kanalizācijas vāki. Vai tiešām tur nav kaut ko iespējams izdarīt, pārbūvēt vai kā, jo es vismaz 17 gadus tur dzīvoju un nekas tanī ielā nav uztaisīts. Labi, ņemsim vērā, zinām to ielas posmu, mums... Jā, tur 100 metri ir, bet tie paši 100 metri... Infrastruktūras nodaļas vadītājs mums te pat zālē seko līdzi, tad... Brīnišķīgi. Un vēl par to, kad par tiem bērniem, kur viņiem likties? Vai tikai staigāt kopā ar čigāniem pa dārziem vazāties, vai viņiem ir iespēja uztaisīt kaut kādu futbola laukumu, kaut ko tādu, tur, kur nojauca to 6. kā tur bija?
Slimnīcas iela, kā viņš saucās, tas grausts sarkanais. Nē. 6. māja, kur bija pie policijas mājas tās 12. Kā viņi saucās, tas numurs es aizmirstu. Piestāve, ne? Tur varianti vairāki. Mēs bijām projektu iesnieguši, bet atbildes mums tā arī nebija. Jā, mēs ar kolēģiem esam diskutējuši. Vēl viens variants ir tur, kur bija tas grausts pretī 3. vidusskolai. Tieši par to es arī runāju. Tieši tā sarkanā tā ēka, jā. Tur varētu izbūvēt gan stāvlaukumu mašīnām, Mašīnas var likt, kur jo viņi tur grib. apgriešanās ir problemātiski, kad Apkārt bērnus mājā ved var uz apbraukt. skolu, jā, un tur varētu arī kaut kādu rotaļu laukumu izbūvēt, bet šobrīd mēs neesam detalizējuši vēl šādu ieceri, bet vajadzība ir. Jo mēs bijām, tad mēs rakstījām tā, ka mēs gribējām sporta laukumu bērniem, lai ir ar skolu, lai nebūtu kašis. Jā. Un pa ziemu taisīt slidoto bērniem vietējiem, jo tiešām viņiem nav ko darīt. Viņi tiešām rajonā degradējās tie bērni. Apsieties, kas tur notiek pie veikaliem, kā ņem naudu nost. Tas ir, jūs vienkārši neesat tur dzīvojis. Kā es smējos, svaiga gaļa paiet un viņu attīra. Te jūs nedaudz maldaties, es esmu 3. vidusskolā Mācījies ir viens. 90. gadu sākumā, un tas es neko ļoti neizsaka. labi to visu. Jūs tagad padzīvojat, īrējat. Tāpat, kas mums ir. Man jau toreiz bija interesanti staigāt uz autobusa pietuvu. Tagad vēl interesantāk ir, jā. Tā kā mēs zinām šīs problēmas, un te jāsaka tas, Bet nekas jau nerisinās. Zināt, es arī daudz ko zinu, bet problēma tā no tā neiet. Klausieties, te ir kas arī ar skolu, teiksim, ja tie bērni, kā saka, labāk uzvestos varbūt un nesabojātu kaut ko, tad jau arī laistu un viss būtu kārtībā, ja, bet pēc atsevišķiem negatīviem gadījumiem, sargāt savu infrastruktūru un tas arī jāsaprot. Jā, bet tā pašā laikā tie, kas apsargi, viņi jau zina visus vietējos bērnus faktiski. Jā, tur tā kā čigāni pagājuši, ka tur jālīda pāri sētē lauzu un visu pārējo. Tas arī bija tas precedents, tieši tā, dēļ viņiem arī tas viss. Jā, jēga no tā. Tāpat tās iet. Ja tās kameras stāvētu pie katras mājas stūra, tad, man liekas, rajonā būtu vispār zelta rajons. Policija, ka izsauc čigāni, viņi atskrien 5 minūšu laikā. Izsauc normālais cilvēks 2 stundas gaidi. Un tā nav vienīgā reize. Jo čigāni mums ir svētā tauta. Labi, paldies. Būtu vēlams, ja par to arī padomātu. Ne tikai policija, bet arī pašvaldība. Paldies. Paldies. Lūdzu. Jā, sveicināti, man būs jautājumi. Vispirms skaidrojošais jautājums, ko es gribētu saprast, ko es neredzēju Ģeo Latvijā portālā, kas ir ievietots. Tātad jautājums būs par Ābeļu ciemu, konkrēti par šobrīd ceļa vienību sauc par AB34, bet plānā, es cik saprotu, viņi ir izmainīti un ir AB31, ja nekļūdos. Jautājums ir par sarkanajām līnijām, par ko iepriekš runāju. Tajā pielikumā ir norādīts, ka sarkanā līnija apdzīvotā vietā ir 17 metri un ārpus apdzīvotas vietas ir 30 metri. Portālā nav iespējams saskatīt pareizi, kā tas izmainās, kā ir iepriekšējā redakcija un kā ir šī redakcija. Jo portālā ir saprotams, ka tas ir tā kā pa vecajām līnijām, tas būs pareizi. Tas ir turpatās, kur mēs skatījāmies tos 2 īpašumus, tos 3. Nē, nebūs īsti. Kādā ziņā pa vecajām? Kādā ziņā pa 17 metriem viņa tur pamainās, jo vienkārši es grafiskajā attēlā es neredzu, ka viņas būtu izmainījušās sarkanās līnijas, viņas nav skaidri saprotamas. Es gribu saprast, kā viņas ir reāli grafiski šobrīd, redakcijā, pirmajā redakcijā. Tad jūs varat pienākt pēc tam pie maniem, es parādīju detalizētāk. Ok, tad jautājums vēl ir par tādu ielu. Es skatījos šajā jautājuma kontekstā, skatījos arī ielu un ir parādījusies tā iela, Ķeikānu iela.
Un šai pašai ielai arī ir noteikts aiz sarkanās līnijas. Un kā tās tiek grafiski attēlotas. Nu, kā es varu saprast, kur ir sarkanās līnijas, kā tas ietekmēs manu īpašumu. Nu, es arī aicinātu pienākt tuvāk, jo viņas pēc būtības ir tā, ka ir sakārtotas šī sarkanās līnijas atbilstoši pašvaldības infrastruktūras ielu kategorijām, kurām ir katrai noteikts sarkanās līnijas un tie parametri, kas būtu pie projektēšanas jāievēro, kas ietver gan komunikācijas, gan brauktuvi, gan lietas ūdens atvedi. Platumi ir dažādi, jo ņemts vērā topogrāfiskais plāns. Ja tur ir grāvī, kas jau tagad kaut kādu lietas ūdens savāc, tad noteikti ir iekļauts sarkanās līnijās lielākoties. Nu, tā situācijas ir dažādas, jā, tad jāskatās. Bet pie projektēšanas, ja jūs uzsāksiet projektēšanu savām ēkām vai kaut kādiem objektiem, tad noteikti saņemot topogrāfiskos plānus, šīs sarkanās līnijas tiks uznestas uz jūsu plāniem virsū. Okay, bet šobrīd es varēšu pēc apspriedes pieiet, apskatīties tās sarkanās līnijas. Ok, saprotu. Un... Tā, tas bija par to. Principā viss, jā, paldies, tad es pienākšu. Labi, paldies. Nākamais jautājums, lūdzu. Mums ir arī online jautājumi. Varbūt, kamēr domā, mēs varam iziet tiem Labi, cauri. tad skatāmies online. Tad, jā. Tā, online pirmais jautājums ir jautājums par Zemgales ielas atdzeru, kurš ir arī uzrakstīts Ģeolatvijā. Es jau redzēju, šis iesniegums jau ir Ģeolatvijā. Un šobrīd ir plānota iela, taču šajā redakcijā šī plānotā iela tiek likvidēta. Lūgums atstāt ielas statusu, lai nākotnē tur tiktu izbūvēta iela un neradīt tiesisko nihilismu. Jo vairākus gadus uz šīs ielas ir uzbūvēta būve tenisa korts. Uz ielām būves nav paredzēts būvēt. Ja tiks likvidēts ielas status, tad jebkurš iedzīvotājs var būvēt, ko vēlas pašvaldības ielas. Netiks sodīts. Un pat tiks grozīts teritorijas plānojums, lai šāds būves īpašnieks varētu izpirkt zemi no pašvaldības. Jā, šis ir jautājums, ko mēs arī Ivo var parādīt kartē, mēs arī manākos darba grupās skatījām. Jā, tad atbildi uz šo jautājumu ir atsevišķas šādas vietas, kur iepriekš plānoto ielu tīklu, it sevišķi, ja viņš nav izbūvēts, ja viņš ir ieplānots varbūt neatbilstoši normatīviem un neloģiski, mēs pārskatām un attiecīgi veicam izmaiņas. Ja, un šis ir tas gadījums, kur izvērtējot situāciju ir pieņemtas šādas izmaiņas, ja, tad kā iepriekšējā jautājumā bija, teiksim, ir vietas, kur mēs veidojam jaunas ielu atzarus, ir vietas, kur pārplānojot infrastruktūru, pārplāno esošo, sevišķi, ja infrastruktūra nav izbūvēta. Jā, un Anna tagad raksta un tenisa kortu legalizēs jautājumu. To es nevaru atbildēt, tas attiecīgi ir jāskatās no būvniecības likumdošanas viedokļa, tas ir būvvaldē jāskatās no citiem. Nē, krievu valodā nepieņemsim, nē, paldies. Visādā ziņā šis iesniegums jau ir iesniegts arī Ģeolatvijā, un tad arī būs atbildi, un arī vēlreiz vērtēsim un skatīsim arī attiecībā visiem šiem būvniecības likumiem un tam līdzīgi. Tad ir nākamais jautājums attiecībā par apbūves noteikumiem un par žogiem. Vai ir iespēja apbūves noteikumos paredzēt, ka žogus drīkst būvēt 2 metrus augstumā un necaurredzamus iemesli privātā telpa, lai kaimiņi neskatās, kas notiek pagalmā, un lai droši turētu suņus, ir šķirnes, kas līdz 2 metru augstumā. Atļauties žoga augstums rada risku, kas mums ir pāri žogam. Uz šo jautājumu šobrīd ir tā, ka attiecībā par kaimiņu zemes vienībām mums jau ir apbūves noteikumos noteikti šie 2 metri, kas savstarpēji vienojoties, ja kaimiņi viens otram neiebilst, var būvēt šo te gan necaurredzamo, gan 2 metru žogu, bet gar ielām gan ir maksimālais augstums 1,6 metri un minimālā frontālā caurredzamība 30%. Izņemot gar tranzīta ielām, kas ir Neretas, Kurzemes, Zīlānu, Rīgas, Varoņu, Ventas, Daugavpils iela,
tur ir 1,8 metri, jo tomēr mēs veidojam šo ielas telpu un arī ielas vidi, un tik augstus žogus gar ielām, tos 2 metrus, es domāju, nevajadzētu. Bet attiecībā par robežžogiem tas ir atļauts, vienojoties ar kaimiņu. Un nākamais tā, vai varat pastāstīt par jauno apgrūtināto teritoriju, vidas un dabas resursu ķīmiskās aizsargos teritoriju, pazemes ūdens ņemšanas vietu? Tas ietekmē vairākas zemes vienības, tā skaitā arī kāds numurs konkrēts ir nosaukts. Te es varu pateikt, ka mēs šīs ķīmiskās aizsargos teritorijas nenosakam, mēs ņemam no oficiālās datubāzes, no institūcijām, ko mums iedot, un tās acīm redzam ir noteiktas jauna šī aizsargjosla, kas ir noteikta arī un ko mēs arī ievērtējam. Attiecībā par likumdošanu šos ierobežojumus nosaka aizsargjosla likums, un aizsargjosla likumā noteikts, ka ķīmiskajā aizsargjoslā būvniecībai jāsņem valsts vides dienesta tehniskie noteikumi normatīvas aktos paredzētajā kārtībā. Tā ka šobrīd ir, nav tik ļoti liels šis ierobežojums, vienkārši jāsaskaņo, jāsņem šie tehniskie noteikumi, ja grib kaut ko būvēt. Bet tā nav mūsu kompetence, mēs tikai uzrādam, kā apgrūtinājam šo teritoriju, lai varētu redzēt attiecībā par īpašumu izmantošanu, mēs viņus nenosakam. Šobrīd tas ir arī viss online no jautājumiem. Jā, lūdzu, tad klātienē uzdot vēl jautājumus nākamos. Lūdzu. Jā, lūdzu. Šeit, jā. Es dzirdēju, ka 26. gada būs Vestes iela rekonstrukcija, ja? Tas taisnība ir, ja? Par ielu pārbūves rekonstrukcijas plāniem mēs precīzi nevaram šobrīd pateikt. Ir ielas, kas mums ir projektētas, ja, bet šo precīzi nevarēšu atbildēt. Tur jāskatās, kurš posms, tur jāpaskatās precīzāk. Tad ir. Bet man tur tāds jautājums, ja tur lieli koki, ja, augstums lielāks nekā 10 metri, ja, un tur viņi grib uzcelt stāvvietu. Tā būs vai nebūs? Jūs runājat nevis par pašu ielu, bet par iekšpagalmiem daudzdzīvokļu mājām. Tur, iekšpagalms, tur pie 49. mājā. Jā, šobrīd tā situācija ir tāda, kad namu pārvalde izstrādāja būvprojektu. Būvprojekta izstrādes gaitā bija liela pretestība tieši tāpēc, kad bija paredzēts nozāģēt aptuveni 70 kokus, 60-70 kokus. Risinājumi tika teiksim, pārstrādāti, pārveidojot tur to būvniecību savādāk, bet tā pati būtība ir tāda projektēšanas gaitā, aprēķinātās izmaksas tam visam ir 2,5 miljoni. Agrāk vajadzēja. Un savukārt, tad, kad dome ieceri kā tādu sāka virzīt uz priekšu, tās aplēses ir bijušas 300-400 tūkstoši eiro. Tā kā izmaksu, tā faktiskā izmaksa ir 5-6 reizes lielāka nekā vispār tā plānotā. Ja? Un līdz ar to šis projekts tādā formātā šobrīd nav aktuāls, jo viņu nevar nofinansēt. Tur attiecīgi speciālisti strādā pie risinājuma, kā to izdarīt, ja, tad kā tas ir, pastāstīšu, kā tas ir izdarīts lauku teritorijās. Ja, tad Āknīstē, bijušā Krustpils novada teritorijā, citur, tad ir izdalītas šādās blīvās, teiksim, apdzīvotās vietās, kur ir koplietošanas ceļi, arī pie daudzdzīvokļu mājām, ja, tad kurus var lietot arī jebkurš pilsētas vai apdzīvotas vietas iedzīvotājs. Tad tiek sadalīti zemes īpašumi un izveidotas ielas. Ja? Un tad ielu pašvaldība var nofinansēt. Ielu būvniecībai ir iespēja
tērēt gan budžeta līdzekļus, gan ceļu fondu līdzekļus, gan nokreditēties, ja. Nu, tad šāds ceļš ir šādā ceļā, šādā veidā ir iespējams to nofinansēt, ja. Bet tas nozīmē diezgan garu procesu, ja, tās zemes vienību sadalīšanu, pārveidošanu un ielu izveidošanu. Tā kā šobrīd es teiktu, ka būtu ļoti optimistiski cerēt, ka 26. gadā tur būvēs. Tad nebūs. Nu, ja stāv vietu vajag, tad tur var blakus stāv vietu. Pie viestura 38 laikam. A, B, C tur mājā stāv. Un tur liels laukums ir. Kur blakus šitai mājai. Mēs ar namu pārvaldi esam runājuši, kad ir vietas, kur var infrastruktūru, kur stāvvietas var izbūvēt, netērējot arī tik lielus līdzekļus, kā arī iepriekš ir darīts, kad ielas malā, kur vieta to ļauj, tad izbūvē paplašinājumus, tad un ir gan iedzīvotājiem labi un arī teiksim, mazāki līdzekļi ir ieguldīti. Ja, tā kā, tas ir tas starposms, ko varētu. Nu, lieta tāda, ka man žēl tos kokus. Jā. Paldies. Lūdzu, nākamais jautājums. Droši uzdodam jautājumus. Es zinu, ka ir jautājumi, kad nekavējam laiku. Lūdzu. Ja jautājumi nebūs, beigs sanāks. Jo droši var rakstīt iesniegumus, kā arī minējām, līdz publiskās apspriešanas beigām rakstam iesniegumus. Tāpat tās mums būs darba grupas, mēs vērtēsim, atbildes arī sniegsim pēc darba grupu darba. Droši vien, kad arī tiksimies nākamajā redakcijā, jā. Tur, kur zemes vienība, kur bija atskrutuvē agrāk, ja? Padomju laikos, tā ir Gaujas koka teritorija. Šobrīd viņi tur līdzina grunti attiecīgi, un nevaru pateikt, nav precīzi zināmi viņi plāni, vai viņi tur būvēs kaut kādas ēkas vai ko, bet zinot viņu tos, teiksim, to ražotnes izkārtojumu un to, ko ražotnes vadītājs agrāk ir minējis, tad varētu būt runa par kravas auto stāvvietām vai par ienākošās produkcijas novietošanu. Ja? Jo tur jau faktiski ir tajā zonā, jūs redzat, kad tur blakus ir kravas auto stāvvietas, kas viņiem ir nepieciešamas gan savam transportam, gan ienākošajiem, izdejošajiem. Bet tālāk jau viņi jau paši viņi iet uz būvvaldi attiecīgi projektē un darbojās. Lūdzu. Starakungs, vai jūs varētu mums iesniegt nomas līgumu par Raģislavu? Es personīgi nevarēšu, Rotkovska kungs, šādu lūgumu jūs noteikti varat izteikt, un mēs izvērtēsim, vai mēs varam sniegt šo nomas līgumu trešai personai. Kad jūs nodrošināsiet, ka nomnieks izvāks dabas piesārņojumu no Raģislava?
Ja tāds ir, man jāprecizē ar speciālistiem, tad kāda tur ir situācija. Valsts vidas dienas jūs ir informējis. Jūs informējāt nomnieku. Saku, Kad jūs sakārtosiet vai veiksiet pasākums, lai tas tiktu sakārtot? Rutkovska kungs, man laikam jāatgādina jums šīs sanāksmēs mērķis un būtība, ja? Tā kā... Tas ir pamatojums mūsu iebildumiem un priekšlikumiem. Labi, priekšlikumus iesniegsiet, ja? Priekšlikumus iesniegsiet, ja ir jautājums par kaut kādām citām lietām, lūdzu, tad rakstiski iesniedziet arī, tad atbildēsim. Paldies, Rutkovska kungs, vai ir kādam vēl jautājumi, jo mēs... Mums ir online vēl viens jautājums attiecībā par Jēkabpils pilsētas robežām, lūdzu, plānotajām izmaiņām, varbūt var īsumā pastāstīt vēlreiz, Ivo, tad parādīs kartē. Tuvāk tieši tās teritorijas. Jā, tātad sāksim no autobusu parka, respektīvi mēs esam paplašinājuši, respektīvi šeit ir autobusu parks, ir paplašināta šī te daļa pilsētas teritorijā, šeit ir slimnīca, respektīvi visi šie te vēsturiskie mazdārziņi, šī te teritorija un šie te lielie īpašumi ir iekļauti pilsētā ar pamatojums bija šo te iedzīvotāju īpašnieku iesniegums paplašināt pilsētas teritoriju, un tas arī tika akceptēts. Attiecīgi ir kaut kādas veiktas precizējošās darbības pēc zemesvienību kadastra robežām, paplašināta šī te teritorija iekļauta pilsētā, kur arī ir bijuši vēsturiskie mazdārziņi. Tad ir netālu no Brodiem ir svežas baterija, iekļaut daži īpašumi, kas arī ir uz iesniegumu pamata lūgt iekļaut pie Jēkabpils pilsētā. Tāda ir paplašināta šīs te problēma teritorijas, ko mums varētu saukt par problēmu teritorijām no šodienas sarunas, respektīvi šeit ir iekļauta šī te daļa un noteikti funkcionālais zonējums ražošana. Tāpat tās arī šeit, kur jau ir esošās ražotnes, arī paplašināta teritorija. Daļa ir no Ābeļu pagasta ciema, kur arī iedzīvotāji lūguši atrasties Jēkabpils pilsētā. Tāda ir īsais stāsts par šo te daļu, kas ir otrpus Daugavas lūgumu no valsts ceļiem šo te ceļu pārņemt pašvaldības apsaimniekošanā, un viņu priekšlikums bija tāds, ka šo te daļu iekļaut Jēkabpils pilsētā, jo valsts ceļiem šis te posms ir kā atrauta daļa no kopējās infrastruktūras uzturēšanai. Tad ir izmaiņas tur, kur ir Latgrants, iekļaut šīs te ražošanas teritorijas arī pilsētā, jo uz doto brīdi tur bija, teiksim tā, ka daļa ražotnes atradās pagasta teritorijā, daļa ražotnes atradās pilsētā. Tad viss šī ražošanas zona ir iekļaut pilsētā. Attiecīgi ir daži lūgumi izņemt teritorijas, kur ir viens no īpašniekiem lūdzas izņemt ārā, jo ir vēlmi iestādīt mežu, kas varbūt sasaucās ar to priekšlikumu par zaļajām teritorijām, un arī daļa no šī te posma ir iekļauta pilsētā, jo arī ir kā ražošanas, respektīvi ražošana funkcija, un viņi arī atrodas, vēlmi ir atrasties pilsētas teritorijā. Un tas būtu ļoti ātri un jā. Paldies. Lūdzu, droši uzdodiet jautājumus. Uz doto brīdi, ja jautājumi nav, mums varētu noslēgt sanāksmi. Labi, tad ņemat vērā to, ka rakstiski arī savus priekšlikumus var iesniegt, ja ir priekšlikumi, idejas, kā padarīt šo teritorijas plānojumu labāku, tad
tad izmantojiet šo iespēju, jā, un tad paldies, ka atnācāt klātienē, paldies arī par jautājumiem, jā, tad uz tikšanos nākamajā reizē. Nu, nav brošūriņu, gan nav, diemžēl. Jā. Man te online ienāca vēl viens jautājums attiecībā par jautājums, cik platību liela tika iekļauta pilsētā, cik hektāri paplašināti. Te man ir komentārs, ka jāskatās paskaidrojumu rakstā, kā jau iepriekš teicu, ir visi šie te zemes vienības, visi kadastri, ir arī šie te hektāri, un tagad uz sitienu neskaitīšu, nepateikšu. Bet platība nav liela. Faktiski, Nav liela, jā, tur bija tie varētu drusciņi. būt kaut kādi, teiksim, pārdesmit hektāri, nevairāk. Paldies! Paldies!